Labdien! Mani sauc Viktorija Zakarkeviča, un šodien esam rezidentu sarunas podkāsta jau 3. epizodē. Un kā katru epizodi paskatāmies nedaudz no cita aspekta. Un šodien pie manis ciemos ir Kristīne Munasinge un Surai Indaka Munasinge. Un man jāsaka, jūs esat ne tikai kolēģi, ne tikai abi esat medicīnā iekšā, bet esat arī pāris. Un turklāt precēts pāris, un, kā es saprotu, jau gandrīz 10 gadus. Jā, šogad 19. jūnijā būs 10 gadi. Apsveicu arī ar to. Paldies. Un saprotu, ka arī audzinat mazu meitenīti. Jā. Mēs noteikti paskatīsimies uz šo rezidentūras aspektu arī no tādas ģimenes skata punkta. Un es gribētu sākt ar to, ka nedaudz iepazīstiniet ar sevi pāris teikumos, ko jūs darāt un kā jūs esat nonākuši līdz medicīnai. Es esmu certificēta ergoterapeite, strādāju Reizeknes slimnīcā neiroķirurģijas un neiroloģijas nodaļā. Ergoterapeits ir ārstniecības persona, kas strādā uz pacientu uzlabošanu vai atgūšanu, prasmes, kas saistīts ar ikdienas aktivitātēm. Bet vispār šī profesija ir arī diezgan plaša, ne tikai akcents ir uz ikdienas aktivitātēm, bet arī mēs pielāgojumus veicam vidē, mājas pielāgošana, nepieciešamie tehniskie palīglīdzekļi, jā, arī trenējam kognitīvās funkcijas. Diezgan tāds plaša profesija. Es kaut kā vienmēr zināju, ka es gribēju palīdzēt cilvēkiem. Es vispār sākumā mācījos par medmāsu, un tad Biķernieka slimnīcā tā sanāca, ka es sastapu ergoterapeitu. Es pat īsti neizpratu, kas tā pa profesija, bet man patika, kā viņa strādāja ar pacientiem, un es tā nolēmu es iešu studēt šo. Es zināju, ka tas ir tā kā mans. Un tad es iestājos Rīgas Stradiņu universitātē, jo tā ir vienīgā vieta, kur pašlaik arī studēju ergoterapiju. Un jā, man uzņēma, un tā 4 gadus mācījos, jā. Surai, saki, kā ir ar tevi, kā tu nonāci līdz medicīnai? Un tādos pāris vārdos iesākumā arī pastāsti, kas tu esi un ko tu šobrīd dari? Es esmu no Šrilanka. Tas ir mazā sala valsts Indijas okeānā, tuvu Indijas, bet varbūt no senos laikos arī bija tā vārds Ceylon, ko vairāk veco cilvēki zināt. Tā kā slavenu tējas valsts. Un šobrīd es esmu 1. gads neiroloģijas specialitātes rezidents, kas strādā gan Reizeknē un Rakus slimnīcā. Un saki, kā tu nonāci līdz medicīnai? Es no bērnības man bija interese par cilvēku bioloģiju un to tā kā izaugu to vēlēšanas, ka būtu to sfērā. Man bija nav tik daudz varianti vai uz mediki vai uz tāda pētnieciskas darbu. Bet es izvēlēju medicīnu, jo Šrilankā ir tā drusku konservatīvā valsts, un mūsu vecāki vairāk tā, ka patīk, lai mēs mācos vai par medicīnu, par jūris, tāda stabilas darbi, un, protams, mana ģimene arī man tā kā atbalstīja par to medicīnu. Un, jā. Tad arī ģimenes tā ietekme šajā gadījumā ir bijusi. Es teicu, ka bija, liels, bet nav no negatīva punkta, jo mana izvēle bija, bet viņa tā, ka to atbalstīja un palīdzēja šo izvēli arī piepildīt, kas noteikti ir ļoti lieliski. Un arī domājot par to, ka tu saki Šrilanka, un es saprotu, Kristīne, tu esi latviete, un Surai, tu nāc no Šrilankas, un saki, kā tā izvēle krita tieši uz Latviju? Es zināju, ka es gribēju mācīties Eiropā. Protams, Anglijā bija pirmā izvēle, bet tur diezgan dārgi. Un
priekš mana ģimenē tas bija diezgan liela summa. Man bija vēl 2 draugi, kas arī vēlēja mācīties par medicīnu. Un mēs atrada tāda avīze reklāmu par augstākā izglītības iestāžes Latvijā. Un tur, protams, mēs atrada Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas universitātes piedāvājums. Godīgi pateicu, es tā laikā nezināju tik daudz par Latviju, bet es atceros, mēs skatīja Google par Latviju, un uzreiz tā, ka mēs saprotam, ka jā, šeit ir to vieta, kur tā kā mēs brauksim un mācīsim. Cik interesanti, tad šis te avīzēs, tā saprot, palīdzēja izdarīt šo te izvēli. Un reizēm mēdz arī teikt tā, ka medicīna dara brīnumus, un jūs abi divi esat medicīnas lauciņā, jūs abi esat kopā, un sakiet, vai jūs sapazināties tieši caur medicīnu, vai varbūt tur ir kāds cits stāsts? Mēs tā neformāli pasakām. Tas nebija varbūt gluži caur medicīnu, bet tomēr padalieties, kā tas ir ģimenē būt abiem diviem mediķiem. Es domāju, ka tur ir gan plusi, gan mīnusi. No plusi es domāju, ka mēs abi zinām, kas tādas upurus, kas ir mūsu profesijā. Tur dienas, kad, piemēram, es dežurēt, ka es nebūs mājās, ir dienas, kad mēs kopā nevar ēst vakariņas. Svētki. Ir svētki, protams. Svētkos jāstrādā. Un tas viss ir vieglāk, kad saprotu, ka kāda... Mēs izprotam vairākas darba specifijas, ko tas prasa no mums. Un, tā kā, lai neatvainojas. Neatvainojas. Darba stress, jā. Bet es teiktu, no vienas puses tas ir pozitīvi. Pašlaik, kad ir rezidentūrā, mēs kopā ļoti maz, mēs esam vienā nodaļā. Jā. Un mēs ļoti maz strādājam kopā, mēs vairāk kopā strādājām Covid laikā, un man ļoti patika. Man netraucēja, ka mans vīrs ir arī darbā un mājās, man tas pilnīgi netraucēja. Man tieši otrādāk patika, ka mēs bijām kā komanda. Mēs palīdzējām cilvēkiem grūtā laikā, mēs bijām kā komanda, mēs kopā gājām, mēs kopā skatījāmies, tajā laikā arī valodas barjera tikko sākā, jā. Jā, man daudz palīdzēja. Jā, es palīdzēju. Man ļoti patika šī komandas sajūta ar savu vīru nodaļā, kad mēs strādājām. Jā. Un jūs kā komanda arī atbraucāt kopā šeit uz Rēzekni. Kristīna, tu kā ergoterapeite un Suraita kā neiroloģijas rezidentūrā. Un sakiet, kā tas vispār bija? Kā jūs izvēlējāties tieši to, ka tā būs Rēzekne un Rēzeknes slimnīca? Kas bija tie galvenie apsvērumi priekš jums? Sākumā mūsu plāns nebija, kā mēs, kad pabeidz mācību, kā mēs palikšu šeit Latvijā. Jā, mēs vēlējāmies no tādas. Jā, bet, protams, Covid tā laikā sākas, un, protams, visas mūsu plāns tā kā... Izjuka. Jā, izjuka. Un tad mēs runājam, ka mēģināsim. Jā, iesim, brauksim uz Latgalē sākumā. Mēs runājam ar Rēzeknes slimnīcas valdes priekšsēdētājs. Viņi ļoti atverti visu noskaidroja, kādas iespējas mums viss. Es domāju, ka pēc mēnesi sāku volontēt, un kamēr Kristīne pabeidza viņa mācības, es nokārtoju valsts valodas eksāmenus, un kaut kāda soli pēc soli, tā kā visa sāk tā kā iet uz savu vietu. Jā, mūsu draugi bija noteikti ieteikumi, kas ieteica, ka Rēzekne ir ļoti skaista pilsēta, ļoti slavēja pilsētu, un tā arī ir. Ļoti slavēja arī slimnīcu, un mēs kaut kā nolēmām tā pamēģināt, mēs atbraucām. Un mums šī izvēle ļoti patīk, tiešām. Kā jums izdodas vispār apvienot ģimenes dzīvi un darbu slimnīcā? Kristīna, tu jau minēji, ka savā ziņā tā ir tāda patīkama sajūta, tāds, ne gluži grupas, bet komandas darbs. Jā. Bet kā ir apvienot arī ar bērniņu audzināšanu? Jo tomēr jūs abi divi esat mediķi.
Mazliet tagad izaicinoši, jo Sureča rezidentūras laiku vairāk ir Rīgā, un es esmu šeit ar bērnu, mazliet izaicinoši, bet šis posms ir tāds, kas mums ir jāiztur. Rezidentūra nav tāds viegls posms, ir daudz jābraukā, ir studijas, ir darbs pa vidu, kaut kā mēs tā kopā turamies un mēģinam izturēt šo laiku. Sabalansēt, lai visi tā kā iet kopā. Protams, piemēram, no mana situācija pirmas 2 gadi man jābūt lielāku daļu tur Rīgā. Bet ir tāda gadījums, ko, piemēram, ir kaut kāda mācības nedēļa, kur es varu palikt mājās. Un tad ir kaut kāda tāda situācijas, kur tā kā dod mums vairāk laiku. Es dzirdēju, ka nākotnē ir tāda iespējas, ka arī piemēram, tieši neuroloģijas specialitāte, ka arī pirmajā un otrajā gadā var kaut kāda cikli tieši šeit Rezeknē. Jo mūsu nodaļā viens neurologs ir apguvis tāda certifikācija, kā viņš var iemācīties arī citiem. Protams, katra specialitātes ir savādāks, ir tāda specialitātes, kur no sākumā to var. Neuroloģijā līdz šim brīdim nebija tā iespējas. Es domāju, ka man būs tāda 3. gada, būs tāda cikli citu specialitātes. Un es ceru, ka es mēģināšu tā kā, lai vairāk būtu šeit kopā. Jā, ar ģimenē. Kā jūs vispār teiktu, vai Rēzeknes pilsēta ir draudzīga tieši ģimenes veidošanas aspektā? Domājot par tām pašām stipendijām, domājot par kaut kādu mājokļa atbalstu, domājot arī par bērnu dārziem. Padalieties ar savu pieredzi, kā jums ir bijis? Kad mēs virzījāmies uz Rēzekņu pusi, man kā jaunai speciāliste tikko pabeigusi, uzsākot darbu reģionāla slimnīcā. Tajā laikā bija valsts kompensācija, kas ļāva mums tiešām uzsākt dzīvi jaunā vietā. Ja? Un tas arī bija ļoti labs variants tajā laikā. Jā, mājokļa atbalsts arī ļoti labs variants jauniešiem, jo tiešām Rēzeknē ir, teiksim tā, grūtības atrast mājvietu uzreiz. Un tas tiešām ļoti plus, ka slimnīca palīdz ar mājokļu atbalstu. Ļoti liels plus noteikti ir bērndārs, kaut gan mēs atnācām tajā laikā, mums vēl nebija bērniņa, bet tagad mēs jau iestājāmies rindā, par to arī nevajadzēja laust galvu, kur un kā, un mums tas process arī, tā teiksim, atviegloja visu. Un jā, tas kā jauniem cilvēkiem, tas ir ļoti lieli plusi. Uzsākot dzīvi jaunā vietā, citā vietā, jā, tas ir ļoti liels pluss. Nedaudz no mana puse sakarā ar to, ka es esmu maksas rezidents. Rezeknes slimnīca tā kā organizēja, lai to maksas būtu sākumā no dome, bet šobrīd tāda slimnīca maksā par rezidentūru, kas bija ļoti svarīgi. Protams, arī varbūt tiem kādreiz, kad nevar tikt uz budžetu vietas, bet ir tāda iespējas, ka reģionālas slimnīcas arī nodrošina, piemēram, to maksas uz maksas rezidentiem. Par stipendiju arī ir tāda pieejams, un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Dabūt to papildus atbalstu. Jā, finansiāli. Mācību laikā. Gribēju arī pieskarties vēl citam jautājumam, domājot par to, ka Surē, tu nāc no Šrilankas un skaidrs, ka tā ir pilnīgi cita valsts, pilnīgi cita kultūra, pilnīgi cita valoda. Saki, kā tev bija iejusties šeit pie mums? Un es tā jūtu, ka arī ar valodas apgabu īstenībā ir gājis diezgan labi. Sākumā vairāk pavadīja laiku ar studentiem no Šrilankas, no Indijas. Bet kad es satiku Kristīne, tad man tā kā izplatās to... Vairāk latviešus satika. Jā, un es vairāk satiku tāda latviešiem. Es pavadīju laiku protams, ar viņu ģimeni. Tad mēs svinēja to latviešu svētkus, jā, tā kā viss tradicionālās lietas, jā. Es uzreiz redzēju, ka mana valodas saprašanās, tā kā izauga ļoti strauji un ļoti ātri. Es vienmēr tā kā interesē par citu kultūrā. Es gribēju
mēģināt kaut ko jaunu. Ja? Un uzreiz es redzēju, kad es sāku uzlabot manu valodas prasmi, tad arī man bija lielāka iespējas arī komunicēt ar cilvēkiem. Ja jūs runāt pāris vārdus vai sāk runāt latviski, tad uzreiz tas atver tā kā vairākas durvis. Un tad tā kā ar valodu to barjeras bija tā kā, izdevās to veiksmīgi arī pārkāpt. Cilvēki priecīgi dzird arī nesen, kad bijām pasākumā, jūs runājat latviski, jā. Tas tiešām tāds gandarījums vietējiem, kad runā latviešu valodā. Kā jūs domājat par tādu integrēšanos kolektīvā? Kā jaunajiem speciālistiem? Kristīna, padalies, kā tev bija ienākt jaunā vidē? Man vispār bija liels satraukums, jo es tā dzīvē nolēmu, ka es nekad nestrādāšu slimnīcā. Tā ir pilnīgi pēdējā vieta, kur es strādāšu. Un tad, tā viss dzīvē mainījies, ka es nonācu Reizeknē, slimnīcā. Un es pateikšu godīgi, man ļoti silti sagaidīja tiešām, kā saka, latgaliešu gaumē kolēģi, un es biju ļoti pārsteigta, ka man jau pirmajā dienā uzaicināja teju dzert kopā. Un es cik forši, ka nevis tā atturīgi, bet tiešām nāc, pasēdi ar mums izstāsti, un esmu ļoti pateicīga. Un es varu pateikt, ka man ir tiešām fantastiski kolēģi nodaļās, kur es strādāju. Tiešām. Es atceros, kā nodaļas virsmāsa paņēma tā apķēra mani pirmajā dienā. Un staigāja, parādījās, tas ir, kas šeit ir, un vai jūs strādāsiet ar mums, nāks mūsu kolektīvu. Tas tiešām bija forši, un tas lika sajusties, ka tu esi sagaidīta. Kolēģi ļoti daudz arī latgaliski runāja, es ātri pieradu, sākumā vispār neko nesapratu, bet tiešām tāda izjūtu, tiešām tādu, ka gaidīta, un, tiešām. Tāda ģimeniskas sajūta jā, ģimeniskas sajūta, tā ļoti ātri, pirmajā dienā. Tas patiešām ir ļoti ātri. Tas man ļoti pārsteidza, jo, iespējams, Rīgā ir cilvēki mazliet tādi vēsāki, atturīgāki, tad Latgalē tas tā ļoti tiešām mīļi, tiešām tā gādīgi. Un, Surei, kā tu teiktu, kā bija tev? Es domāju, ka līdzīgi virsmāsas, mūsu ārsta kolektīvs, bija ļoti labi tā kā aicināja mūs uz viņu ģimenē. Arī, kad tagad es strādāju lielāku daļu Rīgā, es kādreiz ilgojos mana kolēģi, jo es zinu, ka mēs strādājam labi kopā, tā kā, ja es kaut ko pateicu vai kaut ko daru, es zinu, ka viņam visu to saprotu, visu to daru tā. Tur ir tāda, tik liela kolektīvs, ir tik daudz rezidenti, tik daudz ārsti, ir grūti, kaut kādā tuvāku kontakts ar mācinām, jo tur ir tā kā vai mainās lielo tā kolektīvi. Bet šeit tā kā jūs zinu visu, kas strādā. Jā, un tā kā mēs palikt tā kā tuvāk. Un es domāju, ka tas arī tā kā, to kvalitāti, ko mēs, mūsu darbu kvalitāti arī labāk, jo mēs esam tāda komanda tāda priecīga vietā, kur, tā kā mazāku stresu un tā. Kā jūs vispār raksturotu kopumā savu pieredzi strādājot Reizeknes slimnīcā? Šeit izskanēja ģimeniskums, kopīguma sajūta, komanda. Varbūt jums nāk prātā vēl kāda vārda, ar ko asociējās pieredze Reizeknes slimnīcā, un ja jums būtu iespēja izvēlēties vai kaut ko mainīt savā lēmumā, vai jūs to darītu? Man kā jaunai speciālistei Reizeknes slimnīcā es iegūstu lielu pieredzi, patiešām. Man liekas, ka tā ir ļoti laba vieta, ar ko sākt vispār savas zināšanas uzkrāt. Pirmais ir liela pieredze, atsaucība un atbalsts, gan no kolektīva, gan no vadības puses, komunikācija laba, tīri tā, viss, kas ir svarīgi, lai strādātu. Tāpat kā arī, kā Kristīne teica, par atbalstu, Tīpaši kā ārzemniekam. Vienmēr ir bijis tādas vieglāk kontaktēt ar gan vadību, gan nodaļas darbinieki. Pieredze, es domāju, ka tā milzīgas, jo pirms šeit man bija tāda mazāk kliniskā pieredze, bet šeit
Covid laikā, protams, mēs tā strādāja diezgan intensīvi tā laikā. Man bija iespējas strādāt terapijas nodaļā. Es arī kādreiz dežurēju kā dežūra terapeits. Tā kā mana pieredze, es domāju, ka ir diezgan lielāks no Tad daudzpusēja no dažādiem aspektiem. Paldies jums liels, ka jūs padalījāties savā pieredzē, domājot gan par tieši karjeras aspektu, gan arī domājot par ģimenes dzīvi, kas noteikti ir ļoti būtiski, un es ceru, ka arī cilvēkiem, kas skatījās vai klausījās, tas iedvesmoja, ka Rēzekne ir vieta, kurā var veidot ģimeni un diezgan veiksmīgi arī doties uz priekšu karjeras kāpnēs. Tā kā paldies jums liels un lai viss veiksmīgi izdodās. Paldies.